karogs, forma un skolēni. Spilgtākās lietas, kuras raksturo skolu, ir forma, skudriņa un Snapchat filtrs. Sportisks, aktīvs, gudrs, atjautīgs, inteliģents. Es šo skolu izvēlējos tāpēc, ka šī skola piedalās ļoti daudzos konkursos un projektos. Šeit ir ļoti atsaucīgi skolotāji un interesantas ārpus skolas nodarbības. Skolu lika izvēlēties, ka te var iegūt labu izglītību, un man patīk mācīties šajā skolā. Skolas patriots ir pavisam vienkārši cilvēks, kurš mācās, kurš aizstāv skolas godu, valkā formu, protams, ēd pusdienas skolas ēdnīcā un arī pārvalk apavus. Īstenis skolas patriots ir tāds, kurš nesā formu, piedalās skolas pasākumos un reprezentē skolu dažādās olimpiādās. Tas, kurš nesā skolas formu un nesaka neko sliktu par mūsu skolu. Tas, kas velk formu un labi mācās. Tie ir svētki, kas ir veltīti skolas karogam. Skolas karoga svētki ir svētki, kas ir īpaši veltīti mūsu skolas karogam un vienmēr notiek otrā semestra sākumā. Mūsu skolas karoga autora ir skolotāja Līga Saveļina. Skolas karoga svētkos parasti klases uzstājas ar saviem klašu priekšnesumiem par kādu konkrētu tēmu, kas saistīta tikai un vienīgi īpaši ar mūsu skolu. Ko mēs parasti darām karoga svētkos? Karoga svētkos mēs parasti uzklausām absolventus, protams, viņus uzaicina. Un ko mēs vēl darām? Mēs rādām priekšnesumus, kā arī sagatavojam tos priekšnesumus. Jā, ko mēs vēl varētu darīt? Ko mēs esam darījuši pagājušos gadus? Mēs iet gan spēlējam spēles, jā. Mēs klausījāmies visādas lietas, ko darīja šie absolventi. Jā. Karoga svētkos parasti skola rīko koncertu un katra klase veido priekšnesumus. Mēs karogu un sveic skolotāju. Manuprāt, tas ir ļoti forši, un tāpēc, ka tas skolā ir vienīgie svētki, un tā kā tur bija minēts, tie ir vienīgie svētki. Latvijā karoga svētki, tie ir tikai mūsu skolā. Jo šie ir unikāli svētki mūsu skolai. Karogu svētku tradīcija pastāvēs arī vēl ilgi, jo mūsu skolotāji ļoti pievērš uzmanību, cenšas, lai tas izdotos ļoti skaisti, ļoti pievērš uzmanību tam, lai katra klase sagatavotu ļoti kvalitatīvu priekšnesumu. Es domāju, ka karoga svētki tiks svinēti pat pēc daudziem gadiem, ja tik daudz ievēlēja pastāvēs. Ir laba lieta, tāpēc, ka šī tradīcija gan klases, gan skolēns un visu skolu sadala kopā, var atskatīties visiem iepriekšējiem un nākotnes plāniem. Jo līdz šim šī tradīcija ir turējusies, es neredzu iemeslu, kāpēc lai tas neturpinātos. Skolēniem šajos svētkos es novēlu visplatāko smaidu un lai viss izdodas. Es novēlu ļoti daudz jaunu skolnieku un atraktīvus skolotājus.